Sveicināti! Mīļie, jums ir kaut kas tāds, kas jūs mēdz trigerēt? Ka krīt uz nerviem un vienkārši nevar ciest. Un gribas tā kā tikt vaļā, bet nevar tikt vaļā un turpina krist kaut kas uz nerviem. Kas tas ir, kas jūs trigerē? Kas no cilvēku puses jūs trigerē? Kas no pasaules puses, sabiedrības puses? Kas ir tas, kas var jūs izsist no līdzsvara? Jā, uzrakstiet, ja jums nav grūti. Ziniet, kas tas ir? Šie trigeri, tā ir Dieva dāvana. Atnāc man tāda doma, ka šie trigeri ir Dieva dāvanas mums. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka diskomforta zona, tas mazais kaut kas, kam šie trigerīši pieskaras, ir mūsu izaugsmes zonas. Tieši tur vijas mūsu, var teikt, garīgās izaugsmes taciņas. Tieši tur. Tur, kur sāp, tur, kur krīt uz nerviem, tur, kur dusmas, tur, kur sašutums, tur, kur neapmierinātība, tieši tur ir viss tas, par ko šeit mēdz runāt, kā gaismas ceļš un visas vibrācijas un garīgās lietas un garīgums un dievišķums. Viņš viss nāk, pie tā visa var piekļūt tikai lūk caur šiem trigeriem, caur šo sāpi, caur šo riebīgumu pat ir mums ļoti daudz visādas lietas, kas krīt uz nerviem līdz riebīgumam. Un te ir teiksim par šīm riebīgajām lietām, katram jau arī kaut kas tāds jau ir, kas ir tik dziļi, riebīgs, pretīgs, negribas savā tūmā vispār kaut ko tādu pieļaut, kad patiešām pat padomāt ir grūti, un tomēr, mīļie, arī tā ir Dieva dāvana. Jo tieši šajā vidē attiecībā pret šādiem dzīves notikumiem, kaut kādiem, cilvēkiem, lietām, ziņām, ir iespēja sajust vēl kaut ko, kas mūsos ir nevisai, un izdomāt veidu, kā to var labot, kā to var izmainīt. Pie tam, izmantojot šīs ezoteriskās visādas gudrās lietas un patiesības, kaut vai, mīlēt šo tuvāko kā sevi pašu. Pamēģiniet tagad praktizēt šīs dievišķās enerģijas, šīs dievišķo mīlestību, mīlot to, kas jūs trigerē. Tur ir tā izaugsme, tur ir tas garīgums. Viens ir tas, ka mēs praktizējam katrs savās mājās vai kādās interešu grupās, mēs vienkārši praktizējam to kā praksīti, bet otrs ir tas, ka mēs izmantojam to, ko mēs esam mācījušies, ko mēs esam piedzīvojuši pie dažādiem skolotājiem, ka mēs to praktizējam savā ikdienā, jo īpaši visās tajās tēmās, jomās, attiecībās, kurās mums šie trigeri ir. Jo tur jau tikai tā izaugsme ir. Izaugsme jau notiek caur diskomfortu, citādāk jau nevar būt. Ja diskomforta nav, tad izaugsmes arī nav. Ir ilūzija, jā, tas gan ir. Ir esošo kaut kādu lietu, ideju tālāk attīstība, jā, arī var būt. Bet tādā ziņā, kā mēs šajā laikā mēs tā kā varētu no sevis un viens no otra sagaidīt, tādas spēcīgākas, dziļākas, radikālākas pārmaiņas, tādas pārmaiņas tur nenotiek. Tā kā, jā, pilnīgi noteikti, liela darba daļa būs izdarīta tad, ja jūs apsēdīsieties un izveidosiet sarakstu ar visu to, kas jūs sāpina, kas jums krīt uz nerviem, kas biedē, tā par iktīgo, mums visiem kopīgās nāves bailes no nāves, arī tas tur ietilpst šajos te diskomforta punktos, ar kuriem katram ir jāatrod, jāvar izveidot citādākas attiecības. Tas ir tas, ko man cilvēki dara, ko mēs mācāmies konkrēti, tīri praktiski.
Un mēs sākam tiešām ar visām melnākajām lietām. Nevis mēs tur pētām, kas tur ko un kāpēc, bet mēs vienkārši darām. Tā teikt, ja nevar izmainīt notikums, ir jāmaina attieksme. Viss. Te nekādas diskusijas nav, tas ir ļoti, ļoti vienkārši. Bet es nesaku, ka viegli, vai ne? Nu, lūk, šitāda lieta man gribējās jums pateikt pagaidām tā.